Tad tai mašinai mēs tagad sasniedzam plus 42 zirgus un plus 110 Newtonu griezes momentu. Ņemot vērā visa ekoloģija ir iekšā, EGRs, DPFs, ieplūdes kolektora flapīties. Tā kā perfekts rezultāts tai mašinai. Tā kā 3 litrīgiem dzinējiem 610 un tagad ir 290 zirgspēki. Ļoti labs variants. Varat atnākt, paskatīties pie kādiem rezultātiem, pie kā mēs sasniedzam to visus parametrus. Tad skatieties, šitai ir zila līnija, oriģināli 247 un 500 griezes moments. Tā kā tai mašinai no rūpnīcas ir jaudas tens rada ļoti precīzi. Un šobrīd mēs uztaisiem pirmo steidžu, saglabājot visu ekoloģiju 290 un 611,7, gandrīz 612 griezes moments. Tad sarkanā līnija modificēts, zila ir oriģinālais. Ļoti, ļoti labs rezultāts. Atgādināju, mēs saglabājam tai mašinai visā ekoloģija. Tas ir pilnvērtīgais pirmais steidžs. Tas nav otrais, tas nav maksimums. Vēl tai mašinai limiti ir. Tad es šitie jau sagatavoju, šāda veida izskatās datalogi. Tad mums uz nečipota bija 62 mg degvielas, tagad mums ir 79 mg degvielas pie maksimāli nospiesta gāzes pedāļa. Tātad braucot uz vidējā ātruma vai lēnām braucot vai pilsētas režīmā, degvielas kvantitāte nepadosies vairāk, jo injection time nodzirsas aiziet pašā galā pie aptuveni 60–70% nospiesta gāzes pedāļa, tad viņam sāks parādīties vairāk jaudas. Un šeit arī varat redzēt, gāzes pedāļa preset ir 100%, un līdz ar to, tad, kad tu nospiedīsi gāzes pedāļus līdz galam, vai pat līdz kickdownam, tai mašina attīstīsies pilna jauda, un līdz ar to tu varēsi, dinamiski var teikt, braukt. Bet līdz tam būs viņa ekonomiskākā un ērtākā, un griezes moments viņam būs straujāks no nulītes. Var redzēt šajā līnijā, griezes moments no nulītes viņam celas un iet uz augšu salīdzinot. Tad, kas mums ir ar boostu? Boosts viņam ir 1,7, bārai milibāros 2,7, tad rails 1830, tad arī viss ir kārtībā. Cilvēks ir ieguldījies tai mašinai ļoti lielus līdzekļus, viņš saremontēja motoru, sakārtoja turbīnas, jo bieži tām mašinām izbeidzās turbīnas. Cilvēks īpašnieks tikko teica, kad jāsāka nofilmēt, jāparādīja, kad un ir ieguldījies ļoti daudz naudas pašā motora. Šeit ir redzams rezultāts, ka mašina ir sataisīta, saremontēta pareizi, labi. Rezultāti visi atbilst, turbīnas spiedinēji, degvielas spiedinēji, reila, sūkņi, viss darbojas perfekti, un līdz ar to, tad, kad tu sačipoji, ir ļoti labs rezultāts tai mašinai. Ne tā, ka gadās dažreiz, kad atbrauc, tā sūknis neiet, tā vākums, tā arī siveris neiet tai mašinai, ir visādi bijuši kuriozi, jūs redzējat iepriekšējais mūsu video. Mēs arī visus mašinas nefilmējam, šodien mums jau trešā mašina uz jauda stenda, pirmais bija Bembītis, šodien no rīta kuram uztaisiem popkornu, benzinieks 2,5 uztaisiem kripatiņu bišķiņu vairāk jaudas, jo tur atmosfērais, un tahometru padzinēm viņam no 7000 apgriezienu līdz 7200. Otrā mašina bija Audi C7, arī benzinieks 2 litri TFSI, kurais gribēja čipot, bet uzlikam uz jauda stenda un paņemam datalogus. Redzējām, ka mašina jau čipotā, nevajadzēja čipot, bija oriģināli, viņam 180 aizgāja jau pēc kā izmēriem bija 240. Un šodien trešā mašina uz jauda stenda uztaisiem pilnvērtīgu čipu. Saregulējam, pārbaudījam datus, tūlītās izrakstīsim garantijas talonā, cilvēkam izdrukāsim rezultātus un visi būs priecīgi. Tā kā jauku dienu jums visiem. Čau!